Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā mežsaimniecības jomas izcilākajiem darbiniekiem un uzņēmējiem tika pasniegtas ikgadējās meža nozares balvas Zelta čiekurs, kas ir augstākā atzinība par sasniegumiem vienā no Latvijas nozīmīgākajām nozarēm – meža nozarē. Pa šiem gadiem esmu sapratis tādu lietu, ka mēs kā nozara esam ļoti būtiski. Un mūsu pienesums tautsaimniecībā kopējā valstī ir ļoti būtisks, it sevišķi jau, ja mēs runājam par eksportu. Un tas ir pašsaprotami, ka valdības un valsts vadītāji ir klāt šādā pasākumā, kaut vai lai ar savu klātbūtni tomēr izteikt atzinību. Es to uztveru kā atzinības izteikšanu mūsu nozarei. Un kopumā nozare, es domāju, plašāk arī ieskaitot mācību iestādes, gan meža audzēšanu, gan pārstrādi, ražošanu, tādā plašākā nozīmē. Zelta čiekura balvas pretendenta vērtēšanu organizē Zemkopības ministrija. Balvu pasniegšana norisinājās jau 12. reizi, un meža nozares darbiniekus sveic arī valsts prezidents Raimonda Vējoņa kungs. Tas ir ļoti būtiski, ka darbs ir reizē arī tava sirdslieta un dzīves aicinājums. Tā zināmā mērā ir ļoti būtiska privilēģija. Un man ir patiesi prieks šodien tiešām pasniegt zelta čiekurus, jo jūs to esat godam nopelnījuši. Un visiem pārējiem, protams, liels paldies par jūsu ieguldījumu meža nozares stiprināšanā, par meža nozares ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē un lai šodien patīkams vakars un lai nākamais gads ir labāks, uzņēmīgāks, varbūt jautrāks brīžiem, bet lai mums tiešām meža nozare joprojām būtu svarīgākā. Tā kā veiksmi mums visiem! Zelta čiekurs sevī iemieso vienkāršību, atvērtību un Latvijas meža skaistumu. Nav precīzāk apzīmējumi cilvēku mīlestībai pret mežu. Tāpat kā nav labākas balvas, lai atalgotu nenogurstošo un intensīvo darbu Latvijas mežu labā. Šobrīd meža nozarē dod darbu aptuveni 50 000 Latvijas iedzīvotāju. Un tā kā mežs Latvijā būs vienmēr, tad arī darbs meža nozarē ir garantēts, un tā jau gaida jaunos speciālistus. Es teikšu tā, ka pēdējos 20 gadus ir bijusi nepārtraukta nozares izaugsme. Tad mūsu nozara ir attīstījusies un tie skaitļi ir 10-kārtīgi lielāki nekā mēs sākām. Bet varbūt šie skaitļi pat neizsaka to būtību tik daudz kā tas, ka mūsu nozara ir spējusi modernizēties un panākt Eiropas labāko, teiksim, mūsu konkurentu valstu praksi. Skandināvus, vāciešus, austriešus. Es domāju, ka vienā otrā vidēji, teiksim, rādītājām mēs esam pat pārsnieguši. Un galu galā pēdējie 7 gadi kopš 2009. gada ir vēl straujāks izaugsmes gads. Mēs esam padarījuši savus mājas darbus, modernizējoties, paceļot savu efektivitāti un konkurētspēju. Koki un meži ir augstākā dāvana, ar ko daba cilvēku ir apveltījusi, tādēļ tie ir jāciena un par tiem ir pienācīgi jārūpējas, ko līdz šim veiksmīgi ir darījuši mūsu zelta čiekura laureāti. Es domāju, ka jebkurā nozarē ir laiks, kad ir jāmainās kadriem. Un šis laiks, es domāju, visiem ir saprotams, ka tas notiek uz informāciju tehnoloģiju bāzes. Un tā jaunā izglītotā paudze, viņiem būtu jānāk ar savu pienesumu taisni šādā ziņā. Jo tie cilvēki, kuri jau, es domāju, ir tuvāk pensijas vecumam, viņi nebūs tie, kuri šo izrāvienu nodrošinās ieviešot mūsu nozarē tās iespējas, kuras dod informāciju tehnoloģiju, vai tas ir mārketingā, vai tas ir ražošanā. Jo ražošana pat šķietam vienkāršā nozarē, kā mūsu šķietam vienkāršā, es saku, ir kompjuterizēta. Tā kā te ir, es domāju, jaunajai paaudzei, kur domāt un izvērsties. Un tad, kad viņi būs gatavi, tad viņiem jānāk ar šādu savu pienesumu.
Meža nozare ir viens no galvenajiem Latvijas ekonomikas balstiem, kura eksportē produkciju ar augstu pievienoto vērtību.